Kolosiešiem 1. nodaļā. Ja jums ir bībeles, jūs drīkstat arī atvērt savu bībeles šajā brīdī, Kolosiešu vēstuli 1. nodaļa, un es lasu šeit no 9. līdz 14. pantam. Kolosiešu vēstule 1. nodaļa no 9. līdz 14. pantam. Tāpēc arī mēs kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, iepriekšējā pantā iet runa par jūsu mīlestību garā, svētajā garā. Kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, pastāvīgi piesaucam Dievu savās lūgšanās, lai jūs bagātīgi apveltītu ar garīgu gudrību un atziņu, visā pilnībā izprastu viņa gribu. Tad jūsu dzīve būs mūsu kunga cienīga, un viņam viscaur patīkama, un jūs nesīsiet augļus ar visāda veida labiem darbiem un pieaugsiet Dieva atziņā. Bet viņš savā godības varenībā jūs bagātīgi apveltīs ar spēku būt izturīgiem un pacietīgiem. Un jūs ar prieku pateiksieties Tēvam, kas jūs darīs cienīgs dabūt savu tiesu pie svēto mantojuma gaismā. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis savā mīļā dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana. Šis apraksts, ko apostols Pāvils šeit raksta draudzē Kolosā, bet tā pašā laikā arī mums, ziņo par to, ka grib dzirdēt šo mūsu mīlestības piedzīvojumu. Un šis piedzīvojums nāk, un gribu pievērst uzmanību īpaši 9. panta pēdējiem vārdiem, caur to, ka mēs varam izprast Dieva gribu. Kāds ir Dieva prāts viņa dzīvē, mūsu dzīvē? Kā izprast Dieva gribu? Viena lieta, ko mēs varam darīt, lai izprast Dieva gribu savā dzīvē, ir atnākt uz dievkalpojumu un paklausīties, ko šeit saka. Un tad mēs ierakstām savā atmiņā, ierakstām savās domās, jā, to tur teica, tas ir labi, tas iespējams ir pareizi, bet iespējams tas neatiec uz mani, vismaz šobrīd. Varbūt pēc kādu laiku, kad es to dzirdēto, sapratīšu, ka es savādāk nevaru, man viņš ir vajadzīgs, tad es viņu realizēšu. Bet, lai mēs varētu izprast Dieva gribu, šeit ir arī vārdiņš izprast Dieva gribu, tad mums ir lielākā nepieciešamība katru dienu, neatkarīgi no tā, ko piedzīvojam dievkalpojumā, katru dienu būt gataviem dzirdēt, kad viņš mūs sauc. Paskatieties šo epizodi no 1. Mūzes 22. nodaļas, kad Dievs sauca Ābrahāmu. Notika, ka pēc šīm lietām Dievs pārbaudīja Ābrahāmu un viņam sacīja: Ābrahām, un tas atbildēja: te es esmu. Mīļais brāl un māsa, mīļais draugs, vislabākais, kā tu vari izprast Dievu gribu savā dzīvē, tas ir tad, kad tu neiespējamākos veidos, ja pareizāk sakot, neplānotos veidos, tu nevar to izplānot. Bet kad tu sadzirdi, kad tu pamani caur vārdu, caur sludināšanu, caur vienkāršu dzīves situāciju, kad Dievs tevi uzrunā, tad steidzies tu likās sacīt: te es esmu. Nekavējies un nedomā, ka šobrīd mani traucē, kavē ieplānotais, varbūt ieplānot kāds bērns paravēt, vai televīziju paskatīties, vai vēl kaut kas. Ja Dievs tev sauc, ja viņš uzrunā tevi tavā sirdī, tavā sirdsapziņā, tad steidzies atbildēt: šeit es esmu. Un ko Dievs atklās? Nākamais vārds, kas šeit ir uzrakstīts, 1. Mūzes 22. nodaļā, tad Dievs teica: ņem savu vienīgo dēlu, kur tu mīli,
Īzaku un ej uz Morija kalnu un upurē to tur par dedzināmo upuru uz kādu no kalniem, kur es tev norādīšu. Kad Dievs tev uzrunās, viņam būs kāds nodoms, viņam būs kāds uzdevums tavai dzīvē. Un viņš sacīs, celies un ej, bet ņem līdzi savā sirdī, savā prātā, savā atziņā šo vienīgo dēlu. Protams, ne jau Īzaku. Jo šis stāsts, ko mēs šķiet lielākā daļa ļoti labi zinām, stāsts par to, ka ne jau Īzaks bija jāupurē, bet Dieva dēls Jēzus Kristus. Tad, kad Dievs tev sauc, tad saka, šeit es esmu, ko tu gribi. Tad viņš saka, lūkojies uz Ģedzemanas notikumiem, uz šiem sāpju notikumiem. Lūkojies uz Golgātas notikumiem. Un ej kopā ar viņu. Jo Jēzus šajā pasaulē ienāk un šodien tevi grib dzīvot līdz ar vienu noteikumu. Viņš grib, lai mēs izgaram šos pieskārienus blakus esošajiem cilvēkiem, ar kuriem mēs sastapsimies. Dievs iespējams pat šodien jau tevi ir ieplānojis. Tad, kad mēs varbūt aiziesim no šī dievnām, dosimies savās mājvietās, viņš ir ieplānojis pa ceļām un likt satikt kādu cilvēku, kur viņš saka, šo cilvēku uzrunāsi tu. Bet, lai es varētu atsaukties šim Dieva pamudinājumam, būt šim instrumentam Dieva rokās, tad tev ir ik brīdi jāsaka, šeit es esmu. Ko Dievs tu gribi? Man ir jābūt atvērtam, neatkarīgi no tā, pat kā es esmu bijis dievkalpojumā. Jo īstā dievkalpošana sākas aiz šī nama durvīm. Tur sākas šī praktiskā dievkalpošana. Un tur, kur mēs iziesim, tajā brīdī mēs varēsim ne tikai priecīgi iet un priecāties par saulīt ārā un par zaļumu un par siltumu, bet iet ārā un sacīt, te nu es esmu kungs. Lieto man. Un viņš lietos. Šis apostoļu Pāvila apraksts mums atgādina šo principu. Tev ir nepieciešams izprast viņa gribu. Un Dieva skolnieks, kas mēģina mācīties pie mūsu kunga kājām, šāds skolnieks, tu un es, mēs, kas esam šie skolnieki, mēs viņa gribu izprotam ne tikai ar šo grāmatu rokās. Mēs šo Dievu gribu izprotam arī tajā brīdī, kad šo grāmatu aizveram un vienkārši darām to, ko viņš mums ir atklājis. Un tā ir lielākā garantija tam, ka rīt un parīt un nākamā nedēļa viņš man atklās ko jaunu. Un lai viņam nav nekad jāsaka, ka zini, mīļais bērns, bet tu pagājušās nedēļas vielu, es nerunāju par atcerēm grāmatu, par dzīves gudrību. Pagājušās nedēļas vielu, pagājušās gada, pagājušā 10 gadus vielu, ne es apgūstu. Es tev nevaru atklāt jaunas lietas un vest tālāk dziļākos piedzīvojumos, dziļākās attiecībās ar mani, jo tu vienkārši nedzirdi un nesaproti. Tad, kad tu dzirdi, dari Dievu prātu, neatliec šo Dievu prātu darīšanu, un rīt tu dzirdēsi no jauna. Kaut ko jaunu, nekad vēl nedzirdēji. Šādā veidā tu vari piedzīvot to, ka Dieva vadība atklāsies ar vienu lielākā un iespaidīgākā veidā. Un tu piedzīvos savā dzīvē, ka pat grūtībās, milzīgās grūtībās, kurās citi gribētu kaut, tu sacīsi pie sevis pateicības vārdus. Paldies, Dievs! Tu būsi, kā šeit bija rakstīts Kolosiešu vēstulē, izturīgs un pacietīgs. Un ar prieku pateiksies ar tēvam, ka viņš darīs cienīgs, dabūt savu Kristu svēto mantojumu gaismā. Mēs ejam ticībā uz šo mantojumu, un mēs tāpēc paciešam visas lietas. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir
dota pestīšana, grēka piedošana. Un ja šajā brīdī tu, mīļais draugs, var apliecināt savā sirdī, ka Dievs ar tevi pestī, Dievs tevi glāb, tad tu vari arī sagatavoties šīm svētā vakarēdienu mīlestam, jo šis mīlestības ir kā atgādinājums tam, ko Kristus izdarīja